Un čau, dārgie draugi. Nu, kā tas tad ir šīs divas svarīgākās lietas uz šīs pasaules? Slava Dievam, kad ir Dievs un ka Viņš man tās ir atklājis. Principā divas svarīgākās lietas, tā ir piedošana. Bet viņa sastāv no divām daļām, tā piedošana. Principā ir kāds, kas izprovocē, un ir kāds, kas uzsprāgst. Jūs saprotiet? Viens izprovocē sprādzienu, otrs uzsprāgst. Teorētiski vajadzētu piedošanu prasīt tam, kas ir izprovocējis šo sprādzienu. Bet bieži vien sanāk otrādāk. Jo tas, kas ir izprovocējis sprādzienu, viņš parasti ir vājāks par to, kurš ir uzsprādzis. Un tāpēc tas, kas ir uzsprādzis, viņam vajag paprasīt piedošanu vienkārši tam, kas viņu ir izprovocējis. Vienmēr tas ir muļķīgi izklausās. Bet tā tas ir. Ot šodien izstāstīšu liecību. Man jau patīk viss ar liecībām, viss notiek. Aizbraucām uz dievkalpojumu. Bet man ir tā, man var ļoti ātri viss mainīties. Te es esmu, un te manis uzreiz nav, man kaut kur jālido, un tas viss var tā notikt. Un mazajiem vienkārši mūsu dievkalpojumā tur īpaši darīt nav ko. Viņiem tur ir garlaicīgi, tāpēc viņi tur klejo pa tam lielajām telpām, meklē piedzīvojumus, un bija noticis tieši tas, ka man bija jābrauc projām steidzīgi. Un viņu nekur nebija, īsāk sakot, bats, ko es biju dusmīgs, jūs nevarat iedomāties, neskatoties uz to, kad esmu kristietis. Es varu būt ļoti dusmīgs, ļoti. Tas ir tas sprādziena brīdis, īsāk sakot, kas esmu izprovocēts. Nevienmēr, bet, citreiz gadās, un šī bija tā diena, īsāk sakot. Es biju ļoti dusmīgs un zibeņoju, un pērkons, un zibens bija, un viss notika. Labi, ka man tie sīkie netrāpījās pie rokas tādi. Paldies Dievam. Neko, tagad es nāku uz mājām. Viņi nobijušies, sēž laikam. Domā, kas būs? Kas būs? Man jāiet viņiem prasīt piedošanu. Par to, kad es zibeņoju, pērkoņoju. Jāiet viņiem prasīt piedošanu. Un viss. Nezinu, vai viņi piedos. Bērni, ziniet, Dievs jau saka, lai mēs esam kā bērni. Bērni ilgi dusmas netur. Pieaugušie var ilgi dusmas turēt. Bet bērni parasti atlaiž. Tā kā ir divi varianti. Ja kaut kas ar tevīm ir noticis un tu esi izprovocējis sprādzienu, tad vienkārši paprast piedot tam, kurš uzsprāga. Bet ja tu neesi tik stiprs, tad jāprast piedošana ir otram. Tas, kurš uzsprāga. Tā kā piedošana, tas ir tik forši, ka Dievs ir iedevis piedošanu, ka mēs vienkārši varam paprasīt cilvēkam piedot. Apkakājos es, piedod, palaidu smaku, piedod. Vai viņš piedos, es nezinu, bet tu būsi izdarījis to, kas bija no tevis, un akmens no tavas sirds nokratīs. Lai Dievs jūs svētī. Halleluja! Viss gods un slava Jēzum!